mēs vienmēr esam par jaunām tehnoloģijām un par atjaunojamo energoresursu papildināšanu, bet tas ir pilnīgi nenormāli, ja viņas būvē cilvēku dzīves vietām tuvumā. Un tā saules paneļa ietekme jau, es neietekmēju kaimiņu ar viņiem. Protams, ka mana problēma pēc tam būs domāt, kad viņi beigs savu lietošanas, kalpošanas laiku, man būs jādomā, kā viņus nodot, kuram atkrituma apsaimniekotājiem. Un tā būs problēma, ko es apzinos, ka man tas būs jāizdomā. Bet es neapdraudu nevienu no kaimiņiem. Šīs turbīnas, kas mums ir paredzēts 5, tie ir Irlavas vietējie 2 iedzīvotāji, tie pat nav uzņēmumi, 2 iedzīvotāji, kas ar savu alkatību apdraud 300 mājasaimniecības. Tas vienkārši ir kosmos. Es principā neesmu pret vēja enerģiju kā tādu, arī un pret saules enerģiju es neesmu. Tas viss var būt, bet tam jābūt kaut kādās saprāta robežās. Un es domāju, ka taisni, ja mēs paskatāmies arī to karti, kur ir pieteikti šie projekti, un tur tie ierēģi ir tā optimistiski šobrīd saka, ko jūs tur uztraucaties. Labi, ka 15% no tā tiks realizēts, kas tai kartē ir iekšā. Es domāju, ka vajadzētu sākt no otra gala, ka vajadzētu vispirms valstī vajadzētu izstrādāt savu kaut kādu politiku, kādā veidā stratēģiju, kur mēs šos parkus liksim, kā viņi attīstīsies, un tikai pēc tam sākt šo te procesu nevis no otra gala. Piesakās visi, kam nav slinkums, sazīmē pilnu karti ar imbuļiem, un tad pēc tam tagad cilvēkus mierina, jūs neuztraucieties, tas jau nekas, ka viņi tur ir sazīmēti, tie jau nebūs. Es neesmu pret šo vēja enerģiju un uzskatu, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāji nebūs pret, ja būs samērīgs turbīna augstums un ja tiks ievērots attālums nevis no mājām, bet no īpašuma robežas. Vēja ģeneratori būtu jāuzstāda neapdzīvotās, ļoti maz apdzīvotās vietās, tādās vietās, kur tas netraucē cilvēkiem ikdienas dzīvi un nepasliktina dzīves apstākļus. Purvos tālu prom, jūrā tālu prom un tur, kur tas pilnīgi netraucē to cilvēku ikdienas dzīvi. Katrā gadījumā vēja ģeneratoriem noteikti būtu jābūt degradētā vidē, kurā netraucē cilvēkiem, kuri šeit jau dzīvo, kuri gadiem ir kopuši savu zemīti, savus īpašumus. Tā ir noteikti jābūt degradētai videi. Katrā gadījumā lauksaimniecības zemei tai nav jābūt. Es domāju, ka tās ir dažādas degradētās teritorijas, kuras mums valstī ir pietiekami, ir visādi veci poligoni, armijas tie poligoni bijušie Padomju Savienības. Tad ir arī dažādi karjeri, kas ir purvi. Mums arī ir ļoti liela jūras platība. Un ja man te arī tie mani kritizētāji atsaucās uz to, ka lūk, tur Dānijā un Holandē, Nīderlandē, tur ir ļoti daudz šo te vēju parku un vēja ģeneratori salikt. Jā, bet viņiem visas šīs teritorijas ir daudz savādākas kā šeit Latvijā. Viņiem nav tādi kalni, nav tādi meži kā šeit. Tāpēc arī viņi ļoti, ļoti daudz no šiem ģeneratoriem tieši liek jūrā iekšā tālu no krasta nost, lai tas netraucētu cilvēkiem. Pie mums tas tiek maksimāli tomēr pietuvināts dažādām apdzīvotajām vietām. Un es baidos, ka arī, ja mēs runājam par turismu attīstību Latvijā, tad ne jau no ārzemnieki brauks uz šejienu skatīties uz vēja ģeneratoriem. Viņi brauc skatīties šeit uz mūsu dabu, neskarto dabu, priecāties par to, kas šeit ir. Un ja te būs salikt tādi krāmi pilnu Latviju, tad arī turisms droši vien būs pilnīgi savādāks. Kompromiss varētu būt tāds, ka mums ir jāsameklē valstī vietas, kur tās apjoms, kas mums ir nepieciešams, pirmkārt jānodefinē valsts pusē, cik tas ir, vai tie ir 1500 MW, vai tie ir 5000 MW, vai 3000 MW, cik reāli būs stratēģijā ir 5000 MW. Ministrs pēdējo reizi pašvaldībām teica, ka par 1500 MW vairāk neuzbūvēs pa visu Latviju. No 1500 MW mēs varam atrast valstī vietas, kur tas skars daudz mazāk iedzīvotājs nekā šis Tumes parks šeit. Līdz ar to es koncentrētos uz to, kad mums ir jāatrod, kur tas iedzīvotājs vietas, teiksim, kā tas ir Kaiga purvu gadījumā, kur tas skar 2 km rādījusā 18 mājas. Mums šeit ir vairākas 100 mājas, viensētas, kuras skar šīs vēja parks. Mēs varam atrast labākas vietas šādam vēja parkam.